es domāju, ka sākumā noteikti varētu parunāt par to, kā tu vispār uzsāki. Jo mēs augām tādā vietā, kur īsti nebija bija sporta laukums, bet es zinu, ka jūs no tās puses, principā, no privātmāju rajona nemaz nelaida pāri kaut kādu noteikti tā kā vecumu pāri ielai, jo bija diezgan liela satiksme tur. Un kā vispār tev sākās futbola karjera? Viss bija ar to, kad man bija 5 gadi, mums atnāca treneris uz bērndārzu, meklēja spēlētājs savai grupai. Mēs tur paspārdījām basketbola bumbu. Viņš teica, ka lai atnāk pamēģina uz treniņiem, un tā arī sāk iet. Bet es domāju, ja nebūtu atnācis treneris uz dārziņu, tad es arī būtu sācis iet basketbolā, jo mamma pats spēlē basketbolu. Ok. Kurā dārziņā? Tu gāji tur pat blakus? Nē, es gāju centrā pie tirgus Rūķītes. Es zinu to. Jā, es zinu tieši to vietu, kur tieši bija Superneto blakus tur kādu brīdi, un pēc tam tieši aiz sanāca, kad tur ir Rūķītes. Kas bija tavs pirmais treneris? Mārtiņš Jaunskaužs. Mēs tur bijām vairāk gadu kopā, 95., 97., 96., visi vienā grupā. Roberts Ozols vēl manīm kopā sāk spēlēt. Viņš arī liepainieks. Jā. Ok, tu sāki spēlēt. Principā, tad tu visu laiku trenējies, jaunatnē spēlēji, tad tur trenējies. Kur ir tas punkts, kurā principā tu saproti, ka tu gribētu kļūt par profesionālu? Grūti teikt, es laiku gāju uz treniņiem, tur droši vien ap tiem pusauģu gadiem, kad daudzi nevarēja īsti saprast, ka viņi grib spēlēt futbolu vai iet kaut ko citu darīt. Visi puberitātes gadi, savādāk draugi, tusiņi un tā tālāk. Bet es laiku gāju uz treniņiem, baigi uz tusiņiem. Man baigi nevilkt, plus vēl tas, ka visi skolas biedri visi dzīvoja centrā, es dzīvoju nedaudz nostāk no centra. Tā kā es laiku tikai par treniņiem domāju. Es domāju, tā kā es gatavoju, es domāju, ka noteikti vajadzētu pieskarties no tās vietas, kur mēs vispār nācām. Mūsu rajonu sauc Zaļā Birze, kas, principā diezgan krimināls rajons tajā laikā bija. Bet es atceros, kad tev bija kaut kāda, iespējams, radās mīlestība pret futbolu tajā rajonā, tajā mazajā futbola laukumā, kur mēs spēlējām? Grūti teikt, es jau biju sācis iet futbolā, kad es sāku iet tur pāri ielai pie jums, jo pirms tam es gāju ārā ar māsas draugiem. Man bija 7 gadi, 6, 7, viņiem jau bija 13, 14. Un tad mums bija tur, kad nebija vēl mājas sabūvēts, mums bija tur futbola laukums, mēs paši uztaisījām vārtus, un tad mēs tur gājām spēlēt. Braucām makšķerēt un tādas lietas. Skaidrs, mums bija tie, varbūt atceries tie vecie Krievu bloki dažādos līmeņos. Tas bija īstenībā interesanti, kā mēs neesam tur iznākuši no tā rajona, principā salauzuši pēdas, pirkstus, jo viņi bija tādos līmeņos. Es atceros, ka vienmēr spēlēja gar tām koku, tām saknēm. Bet interesants, ka no tā rajona principā iznāca diezgan daudz cilvēku. Kristaps Zīle, kickbokseris, pasaules līmeņa sportists. Tu šobrīd spēlē profesionāli Riga FC. Tad mēs atceramies, kad Viktora Dobricova dēls Deivis Dobricovs dzīvoja. Spēlē vēl Grobiņā. Jā, es redzēju. Cerams, kad uzvarēs pirmā līgā un tiks varbūt augstāk un varēs atjaunot savu karjeru. Viņš diezgan, viņš, manuprāt, ir jaunāks par manīm. Viņš, principā, tur arī dzīvoja. Viņš bija diezgan īstenībā ļoti tehnisks spēlētājs. Atceros, vismaz, cik mēs spēlējām rajonā. Bija viņš. Viņš Vačiks. Vačiks, man liekas, tas vispār ir īstenībā Zaļā Birzes leģenda. Viņš bija tāds, Azerbaidžāns vai Armēns. Viņš bija viens no ļoti karstasnīgs cilvēks. Un tad bija Rižiks. Rižīs tas ir. Bet viņš arī bija tehnisks, ātrs. Jā, man liekas, ka viņš spēlēja Metalurgā, vai ne? Jā, viņš, man liekas, pat arī virslīgā arī, man liekas, kaut ko ir uzspēlējis. Bet es negribu samalot. Jo viņš arī daudz spēlēja, mums bija pirmā līgā komandā, nevis mums, bet bija Liepājā Varavīgs. Viņš, man liekas, tur diezgan daudz spēlēja. Viņš tagad, manuprāt, es zinu, ka Vačiks trenēja savu laiku, ka es viņu kaut kad pēdējo reizi satiku, un man liekas, ka Rižiks mēģināja arī tikt iekšā kaut kāda, kā treneris. Treneris kaut kur, jā. Bet Deivids, viņš, principā, cik es saprotu, Grobiņā tagad spēlē, viņš iepriekš bija kaut kur transferā uz Lietuvu. Jā, viņš Lietuvā bija. Lietuvā ar tēti, es zinu, ka viņš tēti viņu paņēma līdzi, principā, un tur viņš izkrita, bet
es īsti neesmu ar viņu runājis, es īsti nesaprotu, kā viņam tā karjera pajuka. Ja godīgi, sarunājas neko. Jo es redzēju, bija tajā transfermarketā, ka gāja uz augšu, un vienā brīdī pilnīgs kritiens. Jo... Man liekas, pēc tās Klaipēdas arī viņam īsti nesanāca vairs nekur izsisties. Es neatceros, viņš bija tajā Jelgavā, kas bija pirms viņi pazuda, vai viņš nebija tur aizbraucis. To es neatceros. Varbūt viņš pat uz to Jelgavu arī bija aizbraucis. Atceros, bija mans vienauds arī Andris Krušātiņš tajā Jelgavā spēlēja. Marks Kurtišs tur spēlēja, līdz viņiem viss pajuka. Un tad viņiem tās karjeras arī tā lēnām pazuda. Nu jā. Principā Liepājā jau tu visu laiku metalurgs, principā jaunatnes sistēma, un tad FK Liepāja. Tur kaut kādu brīdi mauc dublieros, un ne? Kaut kādu brīdi. Sanāca tā, ka bija tas Liepājas metalurgs, bija tas bankrots un nezināja, būs lielā komanda vai nebūs lielā komanda. Tad arī mēģināja meklēt variants. Man ļoti daudz brālis palīdzēja. Arī caur paziņām atrast kaut kādas pārbaudes ārzemēs. Tad es biju aizbraucis uz Itāliju. Bija jābūt uz C līgas komandu. Tā ir trešā pēc spēka, ja? Sanāk? Jā. Bija jābūt tur uz pārbaudēm, bet tur nomainījās treneris tieši, kad es aizbraucu un pateica, ka nekādas spēlētājs viņam vairs nevajag. Un tad man sarunāja D sērijā uz pārbaudēm. Un tā bija pa lielam man tāda pirmā pieredze pieaugušiem večiem arī. Iziet laukumā uz pārbaudēm un tā. Un notrenējos nedēļu, kā normāli visu savu pierādīju. Atbrauc mājās, teica, ka dos ziņu. Ilgi nedevu ziņu. Un pēc tam viņi vasarā. Tas sanāk, es biju, man liekas, es biju ziemā, janvārī. Jā, janvārī. Un vasarā, kad jūnijā, jūlijā viņi man sazinājās ar manīm, atsūtīja līgumu un teica, gribu, lai es braucu tur. Bet tas līgums bija ļoti smieklīgs. Es izdomāju. Naudas ziņās? Jā. Okay. Tur bija palielam, ja es pareizi atceros, bija 200 eiro. Mēnesī, jā. Mēnesī. Un 50 eiro ēšanai mēnesī. Un dzīvošana? Dzīvošana arī kaut kur droši vien kopmītnēs vai kur. Kaut kādā viņa tajā... Jā, visticamāk. Varbūt viņi arī paši dzīvokli iedod. Okay. Bet es izdomāju, ka es nebraukšu. Tad tas arī palika Liepājā. Bija arī aizbraucis uz Beļģiju, uz Kortrika komandu, tādu augstākajā līgā. Es nezinu, vēl ir vai nav. Un tur arī nomainījās tieši treneris. Un tad es trenējos ar otro komandu. Arī viss bija kā okei. Pēc tam es atbraucu atpakaļ mājās, un viņi tā kā otrā komanda bija gatava man ņemt. Es gribēju iet tā kā uz pirmo komandu, tad bija vēlreiz jābrauc uz pārbaudēm, vēlreiz jātrenējas ar galveno komandu, bet finansiāli tas nebija baigi lēti, visu tur aizbraukt, viesnīcas, visi tie transporti, viss bija pašam jāsas. Jā, principā tu pats par savu naudu visu kūlies tur ņēmies. Tajā Liepājas laikā, ne? Viņam arī baigi necentās tev pārdot vienkārši no dublieriem. Tad man vispār līguma nekā nebija. Skaidrs. Ar dublieru komandu. Jā, skaidrs. Tur dublieros jums arī, es esmu dzirdējis, ka tur kaut ko maksāja, bet arī par spēlēm, man liekas, un kaut kas vēl tur. Tas bija metalurgu laikā, bija stipendijas. Un arī tieši tas pēdējais gads, kad metalurgs bija, tad es biju dublieros. Un tieši beidz tās stipendijas maksāt. Tā kā es tur netiku. Bet principā man liekas, ka Ikaunieku Bračuks jau arī Liepājā, man liekas, trenējās, ne? Ar jums kopā? Man liekas, 10 gados atbrauca. Viņi, man liekas, jau galvenajā komandā bija. Bet es zinu, ka bieži Ansīts sūtīja pie mums. Viņš Latvijas čempionātos spēlēja. Jā, viņš mauc, man liekas, pie jums, un kaut kādā brīdī, ka viņi tur sasniedz kaut konkrētu vecumu, man liekas, viņi aizmauc prom. Tā kā aizbrauc prom, man liekas, ka ir Jānis un Dāvis, ne? Un Jānis aizbrauc tur uz to Franciju, baigi agri. Tur super agri dabūja. Cik viņam 18 gadu, man liekas, bija. Jā, pirmo sezonu FK Liepāja nospēlēja. Iesit 28 gols. Jā, un aizmauc prom uz to FC Mets, laikam, saucās. Un dabūja, cik es sapratu, traumu, jā, ne? Un tad tur vispār aizgāja. Sākumā viņš spēlēja. Un tad viņš kaut kādas tās pirmās spēles, man liekas, viņš spēlēja, tad viņš notraumējās. Pēc traumas viņš arī atgriezās. Man liekas, arī labi nospēlēja. Tad viņi izkrita ārā un atkal notraumējās. Un Dāvs vecāks, man liekas, pie Jāna bišķi. Jā, gadu vecāks. Jā, visi tur basketbolisti, tur tas pats Požiņa 95. Viņš jau arī tur tā kā... Viņš arī gāja manā skolā, ģimnāzijā. Jā. 9. klasē. Jā. Viņš Spānija. No top skolas jau, man liekas, Liepājā bija 5. un 1.
Nu, tās jau, man liekas, vēl aizvien 5. un 1. ir top skolas. Cīnāsim savā starpā. Nu jā, un tad tu aizbrauc, nu, tā kā sāki FK Liepājā spēlēt. Es pastījos, ka tu tur FK Liepāja, tad RFS, tad atkal FK Liepāja, tad laikam bija Dundalka un tad tagad Rīga. Tā kā, principā, nospēlēja to 1 gadu vai 2, un tad tu... Sanāk, mums parakstīja līguma Liepāja. Tie arī 14. gadā es parakstīju viņiem līgumu vasarā, un tas sanāks, to pussezonu arī bija komandas, laik trenējos pieteikumā, bet nevienreiz neizgāja laukumā. Tad nākamais gads jau bija nedaudz labāks, tur nospēlējām, liekas, kopā kaut 400 minūtes. Tas bija arī čempionu gads, mēs uzvarējām čempionātu. Okay. Un, jā, pēc sezonas treneris teica, ka īsti ar manīm un Andra Krušātinu mums tā kā nerēķinās, ka mums būtu labāk iet kā uz īri, kad bija variants RFS vai Daugavpils. Mēs sākumā abi teicām, ka mēs nekur negribam iet, ka gribam palikt, cīnīties. Un tad beigās izlēmām par RFS. Abi aizgājāt uz RFS, jā? Uz Daugavpilu negribētu. Tik tālu, ne? Jā, bet pa RFS arī bija šaubas, jo tā bija komanda, kas ienāca no 1. līgas, kura pat teorētiski neizcīnīja savu vietu, jo toreiz atteicās, man liekas, Valmiera. Negribēja nākt iekšā, un tad RFS viņu vietā ienāca. Arī viss jauns, viss. Bet tā es uzskatu, ka tas bija ļoti labs gads. RFS atieši. Vēl es esmu domājis par to, tā kā, nu, tu esi diezgan garš, man liekas, kaut 1,80 m bišķi pāri, vai ne? 1,87 m. Jā, nu parasti tur aizsargi diezgan augumā gāri ir, bet, nu, Regži ir diezgan garš pāri 90, vai ne? Jā. Es vienkārši domāju, kā, sākot spēlēt, tā kā futeni, kā tad dabūn to pozīciju? Nu, tā kā, jo visi, nu, domāju, ka visi 5, 6, 7 gadu vecumā visi grib iesist vārtus un visi grib būt uzbrucēji un tas haoss, kas notiek tur kaut kādā jauniešu sportā, kur principā visi skrien tikai uz bumbu. Nu, kā tev izveidojās tas, ka tev patīk tā kā aizsargāties vai tev vienkārši kaut kādā brīdī ielika pa aizsargu? Nav tā, ka man patīk aizsargāties, jo vispār jauniešos es biju ļoti ilgi, nezinu, līdz cik gadiem es biju centra pussargs. Un es laiku tur spēlēju, un mums bija tāda situācija, ka 14, 15 gadi bija, un mums visi malējie pussargi notraumējās, un tad man ielika pa malu spēlē. Es biju diezgan ātrs, diezgan labi izturība, un kaut kā sanāca tur iesist arī pāris gols, atdot piespēles, un tad tajā pozīcijā arī palika centrā, man vairs nelika apakaļ. Tā lēnām gadiem ejot, tad RFS-ā es vēl biju. Pirmo pussezonas nospēlēju kā malējs pussargs. Es arī iesitu, man liekas, 6 golus. Un pēc tam man lēnām jau pa aizsargu nolika. Kāpēc tā? Principā, ja tu spēlēji, goli bija, kas ir tas noteicošais faktors? Varbūt nebija tik tehnisks. Uz apvešanām vai uz kaut ko tādu, vairāk radošāk spēlētāji vajadzīgi. Plus man bija laba izturības, kā malējs aizsargs varēja daudz pieslēgties un atgriezties aizsardzībā atpakaļ. Tie man plusi, kā malējam aizsargam. Nu jā, bet es vienkārši domāju, vai nav tā, ka tieši tāpēc arī būtu forši, ka tu esi pussargs, ka tu vari gan uz priekšu, gan apakaļ. Bet principā, cik es esmu bijis uz vietas vai skatījies televīzijā, bet tu tāpatās spēlē diezgan tālu, tā kā dziļi uzbrukumā, kā centrā, nevis centra, bet malējais, kreisies malējais aizsargs. Ka tu diezgan tāpat... Kas tad? Labais. Labais aizsargs, jā. Ka tu ej tā kā... Es pat esmu teicis draugiem, ka izstāsta kā Marcelo no Real Madrides, kas arī principā bumbu pēc tās pirmās piespēles aizskrien, iedod to tālo piespēli un tad principā arī bišķiņi vēl pavēlkās to uzbrukumu, bet var ļoti ātri aizskriet apakaļ un ir principā izturība visām 90 minūtēm tā kā nomaukt un tā. Mums jau tāda komanda arī uztaisīja, kur mēs pārsvarā dominējam slaiki bumba un tad sanāk vienkārši augstāk pieslēgties. Palīdzēt uzbrukumā. Virslīgā. Virslīgā, jā, tieši. Principā pret Džēnu to Gil Vicente vai ko jūs spēlējat? Jā, pret tām komandām, protams, ir vairāk jāspēlē aizsardzībā un tad tik daudz nesanāk pieslēgties. Un šo fenomenu es arī nesaprotu. Tā kā
mēs visi trenējās, jūs diezgan intensīvi trenējāt, viņi intensīvi trenējās. Kur ir tā atšķirība lielais? Tas lielā, tā kā, par ko viņi ir labāki, ko viņi dara tur labāk nekā mēs šeit. Man grūti pateikt, pats neesmu treneris, bet droši vien arī no bērnības viņiem ielikt visi tie pamati. Pieņemsim, es domāju, ka tad, kad es sāku spēlēt futbolu, man nebija tā, ka mums abas kājas, man liekas, trenēja. Pa lielam, kur tev bija ērtā kāja, tu visu laiku ar to arī spēlēji. Nebija tā, ka tev tur lika, ka tur taisīt, pieņemsim, ar neērto kāju kaut ko. Pieņemsim, tādas lietas. Viss, es domāju, nāk tikai no tām saknēm, no tām akadēmijām un viss tā. Es domāju, ka tas Latvijā tagad arī tikai attīstījies, un tie jaunie spēlētāji, kas nāk iekšā, tie ir daudz tehniskāk. Kas tev ir stiprā kāja? Kura? Labā, ja? Jā. Ir kaut kāds jums tur tas... Komandā mums noteikti nevienam nekas tāds nav, bet es domāju, ja tev vajadzētu papildus treniņus, mierīgi varētu sarunāt ar kādu treneru no komandas, lai tev nāk un ne tev pastrādā kopā. Daudz ir tādi, kas ņem papildus? Cik zinu, te neviens no komandas. Jā. Cik es zinu, varbūt neviens neko nesaka, vienkārši mums arī tā sezona diezgan ir piepildīta. Pa lielam tagad rudens daļā ir tikai tā, kad viena spēle nedēļā. Tā mēs sākām martā līdz rudenim, ik pat 3-4 dienām bez mazai spēles. Virslīgā ir 38, 36. Un principā tajā konferences līgā, viss tā kvalifikācija, tur katrā 2 spēles. Jā. Un līdz grupai ir cik 8 spēles? No pirmās. Un tagad, ja jūs uzvarat, principā, čempionu titulu, tad jums sanāk, cik es sapratu, ka tas vieglais zars. Teorētiski vieglais, jā. Sanāk. Mēs spēlējam ar zaudētājiem, kas ir citu čempionātu uzvarētāji, bet viņi savā starpā spēlē pret zaudētājiem. Man liekas, ka tā sanāk. Jā. Un šogad jums... Pret Ungāriem jūs izvilkāt, un tad jums nāca pretī Nīderlande, man liekas, vai ne? Jā. Un tur jums baigi grūti gāja. Vismaz es Skonto biju, toreiz bija diezgan grūti. Nē, Skonto jau mums īstenībā bija laba spēle, ceļš pirmais puslaiks. Mēs tur zaudējām 2-0. Tur bija diezgan tā bezcerīgi. Bet mājas spēle, es domāju, ja mēs būtu tajā pirmā puslaikā kādu no saviem momentiem iesituši, tad viņi tur būtu papanikojuši. Momenti es atceros, ka bija diezgan daudz, bet bija tāda sajūta visu laiku, kad kaut kas pietrūkst. Jo vienā brīdī arī Regžu nomainīja, man liekas. Nomainīja nost pret Contreras vai kā? Contreras. Jā, Contreras, jā. Man likās, ka viņi baigi atņēma to dimensiju vienu nost. Jo tā kā Regžu baigi spēcīgs augšā ir. No galvu viņš tur labi spēlē. Bet līdz ko noņem viņu nost, tad tur tie cēlieni baigi nesanāk. Viņiem īstenībā abiem, ka viņi abi kopā spēlē, viņiem baigi labā saikni. Marko labi nomet bumbas, viņš labi ieskrien zonās, atverās. Pats galvenais, ka viņi nespēlē sautīgi uz sevīm, ka viņi, es domāju, ja viņi izies 2-1 vārds, viņi viens otram iedos piespēlējies uz golu. Tas no Liepājas, tas Džeks Makendā, laikam, tas labs. Bet, tā kā viņš principā izvilka viņu, visu tos. Ungāru spēli toču, viņš izvilka, viņš sevīm paņēma. Jā, viņš ļoti tehnisks ir. Nezinu, kā viņš vienmēr, es arī Mārtiņu Ķigu runāju, kad Liepājā, ka viņš treniņos trenējās, kad nezinu, kā viņš vienmēr spēlētāji ap viņam bumbu pa ceļiem, atsitās pa vēderu, vienalga, kur vienmēr viņam bumbu paliks. Mēs smējāmies, viņš tā kā līdzīgi tā kā James Hardens uzaudzēja speciāli masu Liepājā, nespēlēja, aizlainīja uz Rīgu, jā, un visu, un sāk diētu paņēma, normāli uzsit sev formu un aizgāja vienkārši. Manuprāt, pilnīgi cits spēlētājs. Esmu redzējis vienu spēli, kur viņš spēlēja Liepājā, un Rīgā pilnīgi 2 dažādi cilvēki. Bet Liepājā viņš arī ir. 2 spēles, man liekas, izvilka arī. Pats tur puskomanda bez mazai apspēlē, padeva piespēlies ir golu viņu. Man liekas, 2 spēlēs dabūja 6 piespēles. Jā. Principā... Labs spēlētājs. Jā. Tā kā mēs ejam tavai karjerai, bišķiņ vēl uz apakaļ, principā bija tā dublieros, tad FK Liepāja, RFS, tad atkal Liepāja, bet jūs, principā, jums beidzās īsts līgums un jūs vienkārši atsākāt spēlēt Liepājā, jā? Jā. Cik es arī atceros, tad RFS man gribēja izpirkt pēc tās sezonas no Liepājas, lai es palieku pie viņiem, bet
Liepāja negribēja, un tad es paliku Liepājā. Atnāca arī Tamas treneris. Jā. Iepriekš tev bija Intenbergs? Dublieros. Jā, Intenbergs. Dobricovs vēl nebija nevienu brīdi? Dobricovs tad bija Liepājā. Un tad viņš aizgāja, un tad atnāca Tamas. Jā. Un ar Tamas tu nospēlēji 2 gadus? 1,5. Tad tu aizbrauci prom, jā? Ja? Nē, tad Tamas nomainīja. Okay. Tad mums atnāca. Kurš mums atnāca? Tad mums bija, man liekas, kaut kāds argentīnietis mēnesi. Un pēc tam mums atnāca Gordons. Viņš bija kopā ar Miksu Pātulainen izlasē, kā palīgs. Mareks vēl bija viņa, labi sadraudzējās. Tu Mareks, cik es saprotu, piedāvāja, ja negribu uz Liepāju. Man interesanti likās, ka FK Liepāja izveidoja, ka Verpakovskis bija direktors, vai ne? Sākumā? Jā. Ne, viņš prezidents jau bija, viņš jau klubu pārņēma. Nu, labi, ok, klubu prezidents. Tā kā, man tas likās baigi interesanti. Nu, ka tāda leģenda, kā viņam aizgāja. Bet vispār forši, ka viņš atnāca, pārņēma vadību. Viņš palīdzēja? Viņš jau atjaunoja klubu. Viņš nebūtu Liepāja varbūt klubu. Ja par algu, tā kā šobrīd ir lielākā alga no visiem klubiem, vai nē? Jā. Tad tā ņemot vērā, cik tev FK Liepājā maksāja tur kaut kāds droši vien 500-600 eiro mēnesī, ne? Tas bija sākumā, jā. Jā, bet tie bija eiro, jā, manuprāt. Un tad eiro, bet tu vēl dzīvoji pie mammas, jā? Tajā brīdī, kad tu mauci, jo tu biji diezgan jauns vēl. Pirmo gadu, kad es Liepāju, pēc Rīgas, pēc RFS, es atbraucu Liepāju, un pēc tam es ar draudzeni sāku kopdzīvu. Sākām īrēt dzīvokli. Jā, kā tu izdomāji uz īriju aizbraukt? Jo visu laiku bija Latvija. Principā arī tajā brīdī sāka diezgan jau futbols augt Latvijā, ienāca arī Rīga. Kaut kādu, man liekas, ka 17. gadu ienāca kopā Rīga. Ar RFS, jā, un tad principā viņa jau diezgan tāda liela kluba bija. Jo RFS arī sāk attīstīties, līdz ko viņi tika virslīgā. Manuprāt, ka tas vadītājs viņš arī baigi iegrūda naudu tajā brīdī. Rīga, redzot, ka viņiem ir baigi lielais konkurence, arī sāk naudu grūst. Kā tu izdomāji, principā no tā brīža vienkārši aizbraukt prom? Redzot, ka te varbūt pat normāli nopelnīt, jo iepriekš es esmu dzirdējis, ka futbolā, te nopelnīja varbūt uz rokas pirkstiem tādu futbolistu. Pārsvarā tie leģionāri. Sanāca tas, ka es laiku biju Liepājā un gribēju uz ārzemēm tik pamēģināt, kā tur ir savs spēks apliecināt. Un sanāk, ka visu laiku jau bija tas līgums. Un bija devs laiku aģenta raksta visu laiku, ka tu esi brīvs. Jo neviens īsti negrib pirkt no Latvijas līgas vēl latvieti un par viņu maksāt. Reti, kurš, ja tu neesi uzbrucējis, tad kā malējiem aizsargam, man liekas, diezgan grūti, ka tev nopērk un aiziet kaut kur. Un tad mums bija Liepājā bija tas treneris, atnāca Dmitrijs Mološs, Baltkrievs. Un jā, man uz to brīdi jau gāja līgums uz beigām. Man jau gada sākumā ar mani runāja, es teicu, ka es negribu parakstīt jaunu, kad es gribu pagaidīt, ka man beidzās, varbūt būs kādi piedāvājumi no ārzemēm, lai es varu aizbraukt, izmēģināt savus spēkus un tā. Un tad beigās vasarā man pielauz parakstīt. Es parakstīju jaunu līgumu, bet ar iespēju, kad es decembra mēnesī varu uz ārzemēm par brīvi iet prom. Okay. Un jā, es gribēju to iespēju izmantot. Tad man arī tur bija aģenti, tur parakstīti tās autorizācijas. Tur viens aģents vienā valstī strādā, viens aģents citā valstī strādā. Un šī tāda aģenta. Un tad bija viens cilvēks, kas man no Liepājas palīdzēja. Viņš sazinājās ar viens Polijas komandu, un viņi bija interesēti. Arī jau man piezvanīja, viss prezidents man zvanīja, visi jau sarunājām, plus mīnus, ka parakstīšu tur līgumu. Un tad man tagadējais aģents uzzvanīja. Tā bija Polijas pirmā līga. Viņi bija tikko izkrituši no ekstra klases. Un Aleksandrs Čakulājos man uzrakstīja. Viņš teica, ka uz Polijas pirmo līgu labāk nevajag braukt, pēc kam būs arī grūti tikt prom. Un kad rekur ir variants Dundalkā, Īrijā.
Es paskatījos, kas tā pa komandu bija, jau pirms tam pat tā dzirdējis. Viņi Eiropas līgā tieši vēl tajā gadā spēlēja grupu turnīrā ar Moldī, Arsenālu, vēl kaut kādu vienu komandu bija grupā. Un tad es domāju, super, man vēl treneris pats piezvanīja, ar viņu izrunājāmies. Viņš teica, ka viņš grib man redzēt savā komandā, ka viņi veido tā kā jaunu komandu. Tur daudz tie viņu vietējie spēlētāji, kas tur ilgus gadus spēlēja, gāja prom uz citām komandām. Un viņš kaut kāds sev zināms, pazīstams, tā kā ārzemnieks atved tur. Kāpēc, man baigi rodas jautājums, kāpēc grūti no Polijas līgas tikt? No pirmās līgas, tieši viņš teica. Tikt uz ekstra līgu vai tā kā prom no komandas? Pēc tam, lai kaut kur tikt uz augstāku līmeni. Tā kā viņu, man teica, ka pēc tam ir daudz grūtāk no turienes tikt ārā, nekā no kaut kādas, augstākās līgas. Interesanti, jo man liekas, ka virslīga nav baigi augstāk par Polijas pirmo līgu. Es domāju, ka varbūt ne visas komandas. Es domāju, tajā brīdī. Tik un tā. Tajā brīdī tur gan Rīga, gan RFS, Liepāja, visas labas komandas bija. Un tas bija 2022, man liekas, vai 21. gads? 21. gads. Tad bija cik mums Latvijā komandas? 8? Tad bija... Man liekas, kā 8. Tas jau īsti nav nekāds... Nē, tādā ziņā, es domāju, ja man nebūtu bijis tas Dundalks variants, ka es būtu aizbraucis uz to Poliju. Protams, es domāju, vienkārši man likās uz to brīdi, ka Dundalka ir labāka komanda nekā tie Polijas pirmā līgā. Plus man vienmēr mērķis bijis, ka gribu Anglijā uzspēlēt. Un Īrija ir tā vieta, kur Angļu skauti, man liekas, tā ir pirmā vieta, kur viņi skatās. Īrija, Velsa, Skotija. Ziemeļīrija. Ziemeļīrija vēl. No championship komandām, kurā tu gribētu? No championship? Es pat nezinu, kas tur spēlē. Gorkčik, bijusī komandā. Pirmā, kas man ienāks prātā, Leicester. Leicester? Kas būtu arī cīnītos par tikšanu apakaļ Premjerlīgā. Viņiem, diemžēl, viņi izkrita. Jā, tas ir interesanti. Jo Keins jau aizgāja prom, vai tu ne? Jā, būtu interesanti, ja viņi uzvarētu titulu bez Keina. Jā, jo Keins... Kaut vai kādu kausu, jo viņš nevienu titulu viņiem neizcīnīja, ne kausu, neko. Točni. Rīga, viss apmierina, viss kārtībā. Principā, kādi tev nākošie plāni? Uz cik ilgu laiku tev ir līgums šobrīd Rīgu? Vēl nākamais gads man ir. Vēl nākamais gads? Jā. Principā jums visiem futbolistiem ir savs aģents viens vai vairāk? Vai aģentūra, jā? Man sanāk aģents. Jā. Viņš, man liekas, viens pats strādā. Viņš ar saviem kontaktiem. Un principā, es nezinu, ņemsim klubu X, viņš tagad grib tevi izpirkt, kā tas notiek. Tā kā viņi zvana Rīga, mēs gribam Raivi, viņi nosauc summu, viņi tev pārpērk, tad tu brauc tur, un tad jūs runājat par algu. Man liekas, ja klubu savā starpā vienojas, tad mēs sākam runāt par... Izpirkumu? Ja klubu vienojās par summu, par ko viņi gatavi pārdot, tad, man liekas, tālāk klubs jau runā ar manu aģentu par nosacījumiem ar manu līgumu. Skaidrs, jā. Visur kaut kādas prēmijas ir, tā kā līgumā atrunāts. Kas ir interesantākā, tā kā nolikums tur pa iesasto vārtu tev samaksā vai par, noskritiem kilometriem? Tur, man liekas... Tu jau līgumā teorētiski var ielikt jebkādu punktu. Tas ir galvenais. Katram atsevišķi, jā? Jā. Katrs tie savu individuālai bonus. Iesik golu, atdod piespēles. Vārdsargiem par to, ka viņi neielaiž golu un golus spēlēs un tā tālāk. Tev šobrīd ir kaut kāda individuālās prēmijas, kaut kāda nosacījuma? Man nekā tāda nav. Okay. Es domāju, aizsargam būtu, interesanti tur atņemt 10 bumbas, spēlēt 20 bumbas. Droši vien jau, ka tie aizsargiem arī tas paši standarti ir. Kas iesit golu, varbūt arī, tā kā es teicu, ka, ja neielaiž golu, nospēlēju uz 0. Labi, neielaid, tā kā tas būtu daudz vērtīgāk, jo iesis golu, bišķi negodīgi. Tādā ziņā noteikti. Uzbrucējiem, Regži iesits gandrīz 20, 19, man liekas, viņš tur tā prēmijas savu, tā kā vēl kārā, un cik tu šo sezonu iesits? 2. 2, un tās... Katru sezonu man vismaz viens ir izņemot Īrijās neiesit. Es skatījos, ka diemžēl nesanāca iesist. Bet tā, principā, man arī tās prēmijas liekas, tā kā prēmija jau vajadzētu. Tas jau tā kā papildus motivācija varbūt ir.
ka tu kaut ko izdari. Nu jā, varbūt. Man liekas, ka varbūt tai prēmijai vajadzētu būt iekļautai, tā kā kaut kas ar komandu, piemēram. Nu jā. Tur izcīņa čempionu titulu, ok, jūs visi dabūnat prēmijas. Kas būtu diezgan loģiski, jo jūs šeit līdz vienam mērķim. Nu jā, tāpēc es nezinu, kā tie individuāli būtu. Droši vien, ka viņam nav tāds, kad apved 5 spēlētājs. Es ceru, ka ir, kāpēc ne? Tas būs liktīgi forši. Tāpēc viņš varbūt... Tas, par ko tu runā. Jā. Viņš ies visu laiku un mudīsies. Bieži vien tā, kad ir tā, ka viņam ir diezgan daudz Es domāju, bez tā bonus jau tāpat var apspēlēt. Jā, bet jā, principā tagad, ir, izņemot Angliju, varbūt cita valsts, kurā tu gribētu spēlēt. Spānija, Itālija. Man negribētos. Kaut ko ekskluzīvu varbūt, ASV. ASV man gribētos pamēģināt. Man vispār tā pat ASV dzīve, kā tu redz filmās, seriālos, viss, kas tur notiek, bet īstenībā realitātē es nezinu, vai es gribētu tur dzīvot. Tur, man liekas, ir diezgan traki, jā. Būtu grūti, man liekas. Es esmu dzirdējis, ka Teksas labi esot. Tur nav jāmaksā daudz nodokļu. Jā, es atceros, ka baigi daudz runāja par Požiņu, ka viņš tur tik un tad, kad nav jāmaksā, tagad lielo naudu tur varēs izcelt, jo nebūs jāmaksā nodokļi. Principā, viņš jau diezgan, manuprāt, ka viņam vairs nav jāstrādā vispār. Viņš var savu līgumu tagad nospēlēt un viņš var savus vecumdienas. Ja iegulda arī pareizi naudu, tad šādu naudu neskaitīt. Es domāju, ka taču nē. Es domāju, ka viņš varēs vienkārši dzīvot līdz vecumdienām. Es domāju, ja Biedriņš nospēlēja līdz 27 gadiem un tagad vēl aizvien dzīvo no tās naudas, manuprāt, tad es domāju, ka Požiņš taču viņš jau sen ir. Viņam bija tagad 28, viņš jau, man liekas, sen jau pārpelnījis. Jā, savu pirmo jau lielo līgumu. Viņš bija lielais līgums, tagad principā pēdējais gads nav lielā līguma un parakstīja vēl uz, man liekas, 2 vai 3 gadiem. Pa 60. Jā, 60 uz 2, 3 miljonu gadā. Viņš teikt, uzvarēs čempionātu, jā. Ko visi arī paredz teorētiski, lai gan tur Milwaukee arī te pastiprinājās. Būs interesanti. Tu seko līdzi, jā? NBA? Jā. Tad es arī smieklīgi, kā visi, pāršā, ne visi, bet pāršā basketbols spēlē FIFU. Un, es domāju, futbolis spēlē NBA, uz konsoles. Man liekas, ka arī FIFA spēlē. NBA tieši, jā? Gan NBA, gan FIFA. Man liekas, FIFA, tas ir vispār mums top spēle. Arī. Jā, bet tur, ja tu spēlē online, tur ļoti daudz naudas pazaudēt. Tur man liekas, bet tur arī baigā nauda jāieliek online. Ja tu spēlēt, ir tas Ultimate Teams, tieši tur to es arī ir tās spēlēju. pakas vienkārši. Var jau arī bez naudas teikt, jo viņi uztaisījuši tur visu kaut ko, ka tu tās pakas var dabūt arī neieguldot baigi naudu tur. Bet tad tu principā zaudē tik daudz laika. Jā. Beigsies sezona, cerams, ka paņemsiet čempionu titulu. Un kausu. Un trešdien arī. Tas kaut ko mainīja, jūs paņemsiet gan. Jo tas jau no tādas perspektīvas jau īsti neko nemainīs. Tajā konferences līgā tāpatās iziesiet kā... mums... tiksiet. Ja pat to dabūsiet, pat ja to dabūsiet, jūs tiksiet. Ir tā, ka es ļoti ceru, ka mēs būsim čempioni, mūs tas neietekmēs, bet ja tu uzvari kausu, tu sāc tu konferences līgu no otrās kārtas. Tu tikai pirmo kārtu izlaidi, tā kā Audē bija šogad. Bet ja esat čempioni, tad jūs tāpat mēs spēlējam čempionu līgā. Jā. Bet jūs taču konferences līgā sākat arī tad no otrās kārtas, jūs čempionu līgā zaudēt. Ja pirmajā kārtā zaudēt, tad ir no otrās vai trešās. Tur, man liekas, un ja vinnējat? Ja vinnējam, tad mēs ejam tālāk, un tad ir arī, man liekas, trešā kārta. Nē, tad no otrās čempionu līgas kārtas tu izkrīt, man liekas, uz Eiropas līgu. Un tad, ja tur zaudē, tad tu izkrīti uz konferences līgas play-off. Man liekas, ka tā ir. Tik sīks nezinu. Bet es domāju, ja jūs dabūsiet čempionu titulu, tad, principā, nākošu gadu diezgan spēcīgi jāpapildinās būs. Uz to kvalifikācijas posmu vismaz. Mums jau tagad ir komanda noslīd. Es domāju, ka mēs ar šādu komandu arī varētu aizspēlēties līdz grupu turnīram. Ja pārdosiet, piemēram, Regžu. Ja pārdos, tad būs jāmeklē vietā. Tur Makendā. Jā, tad būs jāmeklē vietā spēlētāji. Bet cerams, ka Regžu iesitīs vēl kāds gols un
aizies uz augstāku čempionātu. Kur tu gribētu redzēt, lai viņš spēlē? Kur? Jā. Madridē. Madridē? Jā. Man liekas, ka Polijā spēlēs. Ja viņš iestīs. Nē, Madrid jau būtu izcili, bet Polija, man liekas, viņam baigi labi. Otrais stāvs Polijā ļoti spēcīgs vienmēr. Bet viņam arī varbūt tāds angļu futbols būtu labi. Arī. Uz centrējumiem. Jā, angļu futbolā, es domāju, Championshipā viņš arī diezgan labi spēlētu. Viņam tāds izteikts skrējienu kustība, tā kā Anglijā. Keins diezgan līdzīgs skrien, tā kā Regži. Mēs smejamies to, ka viņš slēpo. Jā. Cik interesanti izvērties, tas viss, jo mēs augām kopā, spēlējām kopā, tur tās pendeles, kur pa dibenu sit, un tur kopā spēlējām vienā komandā, tur pret to Vačiku, Rižiku, un Dobricovs bija pie mums vienmēr, jo mēs dzīvojām tajā pusē, un tad, un vienkārši, un tad, tev, man liekas, vienmēr bijis ir tā pacietība un tas... Man jau arī visu laiku gaidīja mājās 9-10. Baigi neļāva vazāties apkārt. Tāds stingrāks režīms bija. Bet izstāst, ka tas, tā kā noderēja. Jā, protams. Tā kā mamma... Viss ir aizgājis pareizajās sliedēs. Mums visiem jau teorētiski viss ir aizgājis. Tas, kad tas profesionālais sports atnāca. Varbūt vecāki arī redzēja to, kad var sanākt, ka viss var aiziet, ka to var vēlāk varbūt pelnīt naudu. Un tāpēc arī vairāk pievērs uzmanību tam. Jo tad, kad tu augi, te jau Metalurgs bija šausmīgi spēcīgs. Tā arī finansiāli spēcīgs. Es domāju, ka viņi arī tur redzēja, droši vien ar treneriem runājot vai ar kaut kādiem iespējams tur tiem sportistiem. Karlsons, atceros, spēlēja. Viņš jau diezgan labu naudu pelnīja. Jā, mums arī mana krusmāte bija kopā ar Ilmāru Verpakovski. Viņš arī laika futbolu bija. Jā. Un arī kaut kāds kreklus dēva Māra un tā tālāk. Tas ir īstenībā diezgan traki. Tā kā, ka no kaut kāda maza tāda rajoniņa iznāk, tik daudz cilvēku. Nezinu, varbūt tev ir ko piebilst, nezinu, par karjeru, par šī brīža. Dundāls gadu ar kaut ko, ka tur diezgan interesanti bija. Es biju pārsteigts, cik labi man uzņēma arī, kad visi tie ir tik draudzīgi ir. Visi nāca, kaut ko parunājās, tur smējās jau pirmajā dienā pa manī, viņiem jau tas interesantais akcents ir, ka grūti saprast, kā viņi runā. Tur viens man teica, ka man vajag subtitles apakšā pielikt, lai es saprotu, ko viņi runā. Kā uz ielas cilvēki varētu atpazīt? Es domāju, varbūt ne sākumā, bet pēc tam spēlēju, kad sezona jau gāja, kad es domāju, ka viņi zināja, ka es esmu, bet tā, ka baigi klāt nenāca. Bija vienreiz atgadījums, kad es ar sievu braucu uz Latviju, atpūsties, es braucu uz izlasu un no koferiem braucu. Man liekas, mēs tieši to spēli zaudējām vai nešķirt nospēlējām. Viņš teica, jo mājās jau braucu. Uzjautāja, man autoostā. Tā pilsēta jau nav liela, super, ne? Nē, maziņa. Man liekas, uz pus mazāk pa Liepāju. Ok. Bet iedzīvotāji, man liekas, bija vairāk nekā Liepāju. Kaut kas tāds. Cerams, es domāju, ka tu spēlēs. Ne virslīgā, bet Championshipā, pēc Championship varbūt uz Premier League. Es arī ļoti ceru, paldies tev. Chelsea, jā. Vai nepatīk Chelsea? Kas tev labāk patīk, Chelsea vai Manchester? No Premier League klubiem. Jā, bet no šiem diviem tikai. Liverpool. Liverpool? Kurējā Manchester? Manchester United vai Chelsea? Jo es esmu kvēls Manchester United fans. Man arī tad laikam vairāk Manchester. Es nezinu. No tiem diviem, tad Manchester. Jā, man kaut kā, es nezinu, iesēdusies tā Beckham era un Cristiano era. Paldies. Paldies tev. Paldies tev. Sarunu.